Lūkas evaņģēlija 21. nodaļa no 25. panta. Pēc tam būs zīmes pie saules, mēnesis un zvaigznēm, tautas virs zemes būs, šeit rakstīts neziņā, bet te būtu jābūt tā, ka tautas virs zemes būs mentālās un fiziskās ciešanās. Ciešanas, kas saistīts ar prātu un arī ar ķermeni. Un kas nozīmē, tās ir raizes, vai tās ir bēdas, vai tās ir sāpes. Ja? Viņas būs šādā situācijā un domās, kur palikt, jo jūra kauks un celsies. Vakar aizbrauc pie mammas, viņa teica, es skatos internetā, pat pāri Melnajā jūrā bijuši 9 metri augsti viļņi. 9 metri, jā. Tās pozīcijas, ko tur Krimā bija izveidojuši, tās visas ir ar smiltīm pilnas, tur nekā vairs nav. Runā, ka arī tas Krievu armijas delfinārijas, kur bija militārie delfīni, tie delfīni tagad pa Melno jūru brīvi pelda. Paldies Dievam, jā, ar visām pārējām zivīm pa brīvi pelda jūru. Jā. Un cilvēkiem sirds pamirs, izbailēs, gaidot lietas, kas nāks visā pasaulē, jo debesu stiprumi, jeb spēki, vārds dinamejs, sakustēsies. Un tad redzēs cilvēka dēlu nākam padebesī, jeb kā mēs mācājāmies, mākonī. Un tas nav vienkārši mākonis, kā mākslinieki domā. Tas ir martīru, jeb svēto mākonis, kas viņu pavadīs. Viņš nāks viens pats, viņš nāks kopā ar savējiem, kas savas drēbes jau ir mazgājuši tā jēra asinīs. Lielā spēkā un godībā. Tālāk 28. pants, kad tas sāk piepildīties, jeb manuprāt, būtu jātulko šādi, kad šo lietu sākums jau paiet. Ja? Visām lietām ir secība. Ievads, galvenā daļa nobeigums. Tad, kad ievads jau pagājis, un tu to redzēsi, un tu to redzi, kad ievads ir pagājis, tad gan stiprinieties un celiet uz augšu savas galvas, jo jūsu pestīšana tuvojās. Un viņš tiem teica līdzību, uzlūkojiet vīģes koku un pārējos kokus, kad tie pumpuri raisās, jūs paši no sevis zināt, ka vasara jau tuvu, kad tu staigā pa savu dārzu un ieraugi, kur ir ābelēm pumpuri raisās, tu zini, vasara būs tuvu, ja? Tur nevar izslēgt, ja? Pat tad, ja laiks ir augsts vēl, nāk vasara, ja? Tāpat visu to redzot notiekam, jums būs zināt, ka tuvu ir Dieva valstība. Un 30. pants, tiešām es jums saku, šī cilts, jeb pareizāk, manuprāt, būtu jāsaka, šī paudze. Mēs esam paudze. Mēs esam laikā ielikti, šī paudze nezudīs. Piekāms viss būs noticis. Debes un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Tas ir tā kunga evaņģēlijs. Slavu tev, Kristu! O, Jēzu, paldies, ka tu esi tur, kur 2 vai 3. Un tu pazīsti mūsu sirdis, un tu mūs maini. Kad mēs dzirdam tavu vārdu, mēs ļaujam tev rīkoties savā dzīvē, tu maini mūsu dzīvi, tu mūs šķīstī, kausē, maini. Tu mūs dari pazemīgus, lēnprātīgus, tu mūsos veido svētā gara augli, kur lielākā daļa ir mīlestība. Paldies! Un lūdzam, kungs, lai šodien mēs šo laiku, kas nāk pār pasauli, sagaidām kā tava draudze, ar paceltām galvām. Jēzu, mums šodien vajag glābšanu. Jēzus vārdā. Amen. Ukrainas karš paņēma savu gāzes balonu, piepildīja ar gāzi, nesūtīja turienes, domāju, tiem cilvēkiem vajag, jā. Un tā kā bija šie bēgļu traumas, mēs uzņēmām mājās, jo, saprot, tāds nervozitāte, ka tev kaut kas gribās darīt, lai palīdzētu cilvēkiem, jā, kur ir izmisumā. Un arī šodien, kad tas viens mazais video, kur tas ārsts no bērnu slimnīcas Gazā saka,
Rekur, visi koridori, visa grīda ir pilna ar bērniem. Mums vairāk nav ko likt bērnus, jo viņi nāk iekšā ar šķembām, ar laustiem kauliem. Mums vairs, mēs esam izmismājumi, vairs nav ko likt šos bērnus. Ja, ja es būtu bērnu ārsts, es braukšanas gazu, ja, tad es neesmu ārsts, no manis nebūs lielas jēgas. Ja. Un atkal, kādreiz saka, jā, tur bombardē, viņi tur dzīvo tuneļos, jā. Bombardējiet tos tuneļus nebēdu, bet nebombardējiet augstā mājas, lūdzu. Bombardējiet tos tuneļus uz nebēdu, nebombardējiet hospitāļus, lūdzu. Bombardējiet tos tuneļus uz nebēdu, lūdzu, skolas nē. Lūdzu, atstājiet mierā svētā Porfīrija baznīcu, kur cilvēki ir patvērušies no bumbām. Nē, tāpat dabāk, babāk, jā. Šī baptistu hospitālis dabāk, babāk, jā. Šīs pasaules valdniekiem neinteresē, ne tu, ne es. Bet paldies Dievam, ka Jēzum interesē gan es, gan tu. Un Jēzus mūs cels augšām pastarā dienā. Un tam mēs gatavojamies, un šodien, kad grēks vairojās, Dieva žēlstība vairēs par pārējiem. Un izmantosim šo laiku, un es šeit daudz esmu mācījis, ka ir mēļu dāvana. Un daži cilvēki saka, es to gribu. Un agrāk vēl šie cilvēki saņem. Un es esmu mācījis, ka ir arī svētā gara kristība. Un daži saka, es to gribu. Un agrāk vēl viņi saņem, jo Dievs ir labs. Bet ar to jau nebeidzās. Arī ir ūdens kristība. Viņš jūs kristīs ar svēto garu un uguni. Lūdzu, Jēzu, lai viņš tev kristī ar uguni. Lūdzu, ej tālāk savā svētceļojumā. Pie Jēzus ar Jēzu un kopā ar svēto garu. Ej tālāk, ej uz priekšu. Jēzum tik daudz, ko tev dot, lai tevi sagatavotu. Viņam ir visa mūžība, ko viņš tev vēlās dot. Tik ļoti viņš mani un tevi mīlēs, ka nāc šajā pasaulē, lai ne tikai glābtu no grēkiem, lai ne tikai dziedinātu, bet visa Dieva pilnība tev dotu šajā samaitātajā paudzē. Saņem no Dieva visu, ko viņš tev vēlās dot. Saņem, atpret muķi, lai es to piepildu, psalmā teikts. Šodien mēs turpināsim lasīt brīnišķīgo šo ebreju vēstuli. Un atkal šis fantastiskākais teksts, ebreju vēstuli 12.1. Tāpēc tad arī, kad mums apkārt, jeb grieķu teksts ehontes perikeimenon, jeb ka mums apkārt ir having them compassing, ja viņi ir ap mums un mūs tur, ja? Viņi ir ap tevi un viņi tevi tur. Viņi ir ap tevi un viņi tevi tur. Tā ir rakstīts Bībelē, tas ir patiesība, kur ap mums apkārt ir šis mākonis ar lieciniekiem, kuri tevi arī tur. Dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, nolikdami visu smagumu un grēku. Es saprotu, kas ir grēks, kas ir smagums. Un acīm, tas ir tāds vārds ogon, jeb tad, ja kāds piecās iegūt īpašumu, kas viņam nepieder. Ja? Lai tava un mana sirds ir brīva iegūt kaut ko tādu, kas man nepieder. Ja? To mēs neliekam malā. Mums to nevajag. Un arī grēku mums nevajag. Neliekam malā. Un ejam tur, kur Jēzus mums ir vieta sataisījis. Un tagad man lūdzu nolasīt Ebrejiem 40. Ebrejiem 4.10. pants. Jo kas iegājis viņa atdusām, tas arī pats dusējis no saviem darbiem, kā Dievs no saviem. Halleluja! Tur viņš tevi gaida! Tur viņš tevi gaida! 4.11 lūdzu. Centīsimies tāpēc ieiet šī atdusā, lai neviens nekristu nepaklausībā pēc tā paša parauga.
centīsimies. Ieiet atdusā, tur, kur Dievs mūs ved. Un tagad lūdzu 12.5 ebrejiem. 12.5. Mazliet laikāšana, bet mēs zinām to kopīgo sakarību, tas viens teksts. Un esat aizmirsuši pamācību, kas jūs kā bērns uzrunā, mans bērns, nenicini tā kunga pārmācību un nepagūši, kad viņš tevi norāda. Šodien šis būs mūsu temats galvenais, jā. Tas ceļš, kurā mēs ejam uz Dievu mieru, ir ar saviem noteikumiem. Un tas ir šeit parādās, jā. Tad jūs esat aizmirsuši pamācību, kas jūs kā mūsu dokumentīs bērnus, bet tas nav pareizi. Tur vārds hios dēls, kas mūs kā dēlus. Mēs esam, pat tad, ja tu esi sieviete, tu esi ar dēla tiesībām. Tavā dokumentā teikts, pieņemtais dēls. Jēzus ir īstais dēls, mēs esam pieņemtie. Dokumentā tā rakstīts, jā. Kā dēls uzrunā mans dēls. Mans dēls, jā, pat tad, jo tu esi gars savā būtībā. Un uz garu Dievs saka, mans dēls. Jā, mans pieņemtais dēls caur to, ko Jēzus izdarīs pie krusta. Jā. Tālāk. Nenicini tā kunga, tur bija tā kā pārmācība, bet šeit mēs atradīsim šodien pēros. Tur grieķu vārds ir paidējas. Pediatrs. No vārda paidiatrs, jā. Paidiatrs. Bērnu ārsts, jā. Pedagogs. Tas pats pedagogs, jā. No šī paša vārda. Ko pedagogs dara? Māca, jā. Pedagoga darbs ir tāds, lai viņš sasniedz dzīvē augstāko. Latviešu valodas pedagoga darbs, lai viņš iemācās lasīt un rakstīt pareizi, un matemātikas, pedagoga, fizikas, ķīmijas un tālāk, jā. Šeit ir pēdējais. Nenicini tā kunga pedagoģiju. Nenicini tā kunga. Un šeit tā pārmācība īsti nebūs korekti. Redzēt tāds, ka mācību, kas tevi instruē, vada, ceļ, audzina, maina tevi, kas dara tevi pilnīgu. Nekad nenicini to, ko Dievs dara tavā dzīvē, lai tevi darītu labāku, pilnīgāku. Un tad izvērt no tādas definīcijas, tad paidējos, jeb šī audzināšanas uzdevums būtu pirmkārt sodīt, lai veidotu perfektu morālo raksturu. Ja? Reizēm mums bija tāds skolotājs, mums bija sporta skolotājs. Viņš mūsu zēns šitais matiem tā bija baigi sāpīgi. Ja? Reizēm viņš tā mācīja, kā nevajag basketbolu driblēt. Viņš nebija tikai markeķi, ja, tā. Ja, bet šitos atceros, tas bija ļoti sāpīgi. Ja. Viņš mēģināja mums tā audzināt, lai mēs nedaram pāri meitenēm. Ja. Katru reizi, kad meitenes spiedza, tad zināja, ka mums būs šitais te. Ja. Tā viņš audzināja. Ja. Otrais ir nozīme trenēt, attīstīt caur instrukcijām. Ja. Reizēm ir tā, ka nevajag šeit aiz matiem raut, jo skolnieks labs. Ja. Viņu attīsta, veido un audzina. Ja. Reizēm vajag paraut aiz matiem, neaiztiek, lai meitenei biznes. Ja. Reizēm bērni neaiztiek biznes. Turpin viņu audzināt, bet mērķis ir tāds, lai viņš sasniedz pilnību un īpaši runāt par morāli. Ejam tālāk. Un nepagursti, kad viņš tevi izlabo. Jeb nezaudē drosmi, kad viņš tevi izlabo. Ja? Reizēm tu piedzīvo lietas, ka Dievs tevi mācot, tevi pa smagu. Ja? Reizēm tevi grūti. Ja? Un šeit vārds saka, tad, kad tu jūti, jā, šobrīd Dievs mani pāraudzina, ja? Nezaudē drosmi. Neatkāpies, nepadodies. Dievs ir labs. Viņš grib izveidot mani un tevi pilnīgu. Reizē viņš mūs lauž. Reizē viņš mūs raust aiz matiem, lai mēs būtu pilnīgi viņa priekšā bez vainas. Ebrejiem 12.6, jo, ko tas kungs mīl, to viņš paideuēja.
jeb māca, jeb koriģē, jeb veido. Dievs tevi mīl, tāpēc viņš tevi koriģē. Dievs grib, lai tu ieeji debesīs, tāpēc viņš tevi koriģē. Un ja Dievs kādu nekoriģē, tur ir problēmas. Viņš šauš. Ja, vārdā teiks arī šis vārds šauš. Ja, jeb lieto pletni, kurai galā ir vairākas pātagas. Tas nav vienkārši pātaga. Ja. Tas reizēm mēs piedzīvojam kaut ko tādu, ka mums nepatīk, mēs dumpojamies. Dievs, kāpēc tu esi projām no manis, kāpēc manā dzīvē notiek tas, kāpēc notiek tas, kāpēc? Jo šī pletne skar, ja, un tā ir sāpīga. Rezultāts ir tāds, ka cilvēks pēc tam ir savādāks. Atsakās no egoisma, pašsaistības, pašmīlības, ja, visa tā, kas ir no ienaidnieka, ja, tad katru dēlu, ko viņš pieņem, to viņš arī šausta. Tāds viņš ir, jā. Ejam tālāk. Ebrejiem 12:7. Pacietiet mācību, atkal šis vārds paideon, ja, šo pedagoģiju. Paciet, kad Dievs tevi pārmāca. Paciet. Lūdzu, paciet to, tas tev par labu. Ja panesiet, izturiet mācību, un Dievs izturās pret jums kā pret dēliem. Vai kāds ir dēls, kuru tēvs nepārmāca, jeb nedisciplinē ar to pašu nozīmi, ja? Reizēm tas saistās arī ar sāpēm. Reizēm tur nevajag sāpes, ja? Kad mana mamma mazgāja mana brāļa bikses, sagrieza roku uz žiletes, kas bija mana brāļa kabatā. Tad mans tēvs nolika siksnu un gaidīja manu brāli panākt mājās, lai nekad vairs nebāstu uz žiletes kabatās. Ja? Reizēm tā notiekās. Reizēm tēvs ir spiests savu dēlu sist, tāpēc, ka viņš dara sāpes. Ja? Reizēm tā ir. Ja? Es skrēju brālim pakaļ, nenāc mājās. Ja? Kaut kā tādā veidā. Bet caur mana brāļa zilo dibeni es arī sapratu, ka nevajag darīt tādas lietas. Ja? Arī man sāpēja. Man sāpēja šeit, man brāļam sāpēja dibenis. Ja? Tā gadījās. Ja? 12:8. Bet ja jūs esat bez mācības, jeb skolas, jeb disciplīnas, ko visi ir saņēmuši. Šeit ir 20 cilvēki, jūs visi jau esat saņēmuši. Ja? Un šodien, ja šeit būtu brīvais mikrofons, tad katrs no mums pateiktu kaut ko savu, ko tu esi saņēmis, kas tev šodien ir saka Dievs. Tu esi fantastisks savā žēlastībā. Es tam esmu izgājusi cauri. Un Dievs, esmu sapratis, jā, tu man esi atvēris acis, atteiris ausis un manu sirdi padarījis dzīvu. Tāpēc, ka tu esi labs, jā. Ja kāds ir bez šīs mācības no Dieva, lai kāds tas būtu, kur arī šaustīšana ir daļa, tad jūs esat nelikumīgi bērni, bet ne dēli. Ja? Ja kāds ir ienācis bez tā, ka Dievs viņam pārbauda, tad ar vienu kā kaut kas nav kārtībā. Ja? Tu piedzīvo Dievu tikai caur dziļām šām attiecībām ar viņu. Un 12:9. Tad mums, mūsu miesīgie tēvi ir bijuši paideontas, ja atkal disciplinētāji vai skolotāji vai audzinātāji. Un mēs tos esam ņēmuši vērā. Ja, tad mans brālis un es to piedzīvoju, nekad vairs tā nedarījām. Vai tad mēs daudz vairāk nepakļautos garu tēvam, lai dzīvotu? Vai daudz vairāk mēs nepakļautos garu tēvam? Kāpēc? Lai dzīvotu, es teiktu, mūžīgi. Tas mūs ved iekšā tajā telpā, ko sauc par mūžīgu. Un tad, kad tu piedzimst no augšienes, no svētā gara, tu ieej jau pa tiem vārtiem.
Un tev pēc būtības pilnīgi vienalga, vai tev bumbas met visu vai ne. Ja? Jo ātrāk uzmet, jo ātrāk tu esi tur. Ja? Tur tā izmaiņa. Ja? Atkal daudz vairāk pakļauties tieši garu tēvam, lai dzīvotu. Un tagad es jums iedošu dažas tādas skices, kas izīmēs tavu nākamo laiku. Dažas skices tikai, kas ierāda virzienu, kur tev būs jāiet nākamajā laikā. Pirmā skice būs no Marka evaņģēlija 9. nodaļa, 2. līdz 4. pants. Tas ir par tevi, drauga māsa. 9. nodaļa, 2 līdz 4. Un pēc 6 dienām Jēzus ņēma līdzi Pēteri un Jākabu un Jāni un veda tos saurup augstā kalnā. Un viņš tapa apskaidrots viņu priekšā, un viņa drēbes tapa spožas un ļoti baltas, kā neviens balinātājs virs zemes tās nevar balināt. Un tiem parādījās Ēlija ar Mūzu un runāja ar Jēzu. Tur tev ir jāiet, kad tu sāc redzēt to mākoni, kas ir ar tevi. Kur tad tas Ēlija ar Mūzu visu laiku bija, ko? Ja, kur tā viņi bija? Tur pat viņi bija. Ja? Bet vienu brīdi viņus var ieraudzīt. Ja? Un es tev saku, ej tālāk, ej tālāk, ej tālāk. Tur, kur tu kopā ar Jēzu ieraugi Ēliju un Mūzu. Ej tālāk, tur, ka ir Lūkas evaņģēlija 2. nodaļa 8 līdz 11. Ļoti skaists stāsts, bet tas ir par tavu nākotni. 2. nodaļa 8 līdz 11. Un gani ap to pašu vietu laukā bija. Tie nomodā būdami sargāja naktī savus lopus, un tā kunga eņģelis pie tiem piestājās, un tā kunga spožums tos apspīdēja, un tie bijās ļoti. Bet eņģelis uz tiem sacīja nebīsties, jo redzēs jums paslinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks. Un 13. pants saka, un piepeši tur pie eņģeļa bija debesu pulku draudze, pie slavēja Dievu un sacīja, ja? Un piepeši viņi ko saskrēja tur, jā? Viņi tā kā koris sanākus, es tā kādai vai. Pēkšņi ieraudzīja, ka viņi tur visu laiku ir bijuši. Viņi tur bija vienmēr. Tikai viņi ieraudzīja. Viņu acis tā atvēras. Svētais gars viņam atvēra acis ieraudzīt, jā? Stefans, kad viņi veido uz tiem akmeņiem, viņš teica, wow! Es redzu! Kungs Jēzus stāv pie tēva labās rokas. Kāpēc nesēž? Kāpēc stāv? Jēzus piecēlās. Viņš redzēja Stefana ticību. Viņš piecēlās. Stefan, tava ticība liela. Jēzus parasti viņš šeit pie tēva labās rokas. Bet tagad viņš jau bija Stefan, viņš piecēlās. Stefan, tava ticība liela. Jā. Un viņš aizgāja no tiem apmēram akmeņas metienu attālumā, un ceļos nometies lūdza Dievu un sacīja, tēvs, ja gribi ņem šo biķeri no manis, tomēr ne mans, bet tavs prāts, lai notiek. Bet eņģelis no debesīm viņam parādījās un viņu stiprināja. Tur mēs iesim. Iesim tur, vienkārši pēkšņi tu redzi, ka viņi ir blakām mums. Tu redzi, ka viņi ir mums. Tu redzi, ka viņi šodien šajā telpā ir, vēro tevi, stiprina tevi, nes uz savām rokām, kā tu kāju pie akmens nepiedauzi. Apostoļu darbu grāmata 5. nodaļa no 17. Augstais priesteris un saduķeju sektas piederīgie, kas ap viņu bija dusmās iekliegušies, apcietināja apostoļus un iemeta tos pilsētas cietumā.
Bet tā kunga eņģelis naktī atvēra cietuma durvis un tos izvedis sacīja: ejiet, nostājieties templī un runājiet ļaudīm visas šīs dzīvības vārdus. Un to dzirdējuši, viņi rītam augstot iegāja templī un mācīja. Tur Jēzus mūs šodien vēd, jā. Tur, kur ap mums ir šis pulks, un kad tu sāc viņu redzēt. 2. Korintiešu vēstule 5. nodaļa arī par tevi. Tas ir iedrošinājums tev. 2. Korintiešiem 5. nodaļa no 17. Vai arī kaut kā, 12. 12. nodaļa no 11 līdz 4, jā. 12 līdz 4, jā. Tad otrā pānta, es pazīstu cilvēku priekš Kristus, priekš 14 gadiem, vai miesā, vai ārpus miesas, es nezinu, Dievs to zina. Tas tika aizrauts 3. debesīs, jā. Pāvils stāsta par savu pieredzi, kurai būtu tikai normāli, ja tā būtu arī tava pieredze. Ja? Es tikai aizrauts 3. debesīs. Ja? Es tikai aizrauts paradīzē un dzirdēju neizsakāmus vārdus, ko cilvēkam nav ļauts izrunāt. Ar to es gribu lielīties, bet es sevi paši nelielīšos, kā vien ar savu nespēku. Un Efeziešiem 1:17, lai mūsu kunga Jēzus Kristus Dievs un godības pilnais Tēvs jums dod gudrības un atklāsmes garu, lai jūs labāk viņu izprastu. Ja Tēvs mums šo garu nedod, tad visa mūsu sapulce pavelti. Ja? Tikai tad, ja viņš dod savu garu, sāc redzēt garīgā telpā. Tu sāc saprast garīgas lietas. Bez svētā gara nav iespējams. Jo viena lieta ir prāta saņemt, bet tā, ka tava sirds sāk tajā dzīvot, tad tu esi iegājies tajā mierā, ko šī pasaule te nevar nedot, ne atņemt. Efeziešiem 1:18. Apgaismota gara acis. Jā, tāpat kā tev ir acis, ar kurām tu redzi pasauli ap sevi. Tāpat ir arī tādas gara acis, kuras redz garīgajā telpā. Lūdz Dievu, lai viņš svaida tavas gara acis ar eļļu, ka tu vari redzēt garīgajā telpā. Un lai jūs zinātu, kādu cerību dod viņa aicinājums un kādu godības bagātību viņš savējiem liek iemantot. Prasi Dievam atklāsmes. Prasi Dievam atklāsmes. Atklāja Dievs man noslēpumus. Atklāja man Dievs noslēpumus, kas ir garīgajā telpā, kas ir garā. Atklāja man viņus. Dievs, esi man žēlīgs. Liec man redzēt lietas, kas bija, kas nāk un kas paslēptas. 19. pants, un cik pārlieku liels ir viņa spēka mērs, kas parādās pie mums ticīgajiem, darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā, kādu viņš parādījis Kristu, uzmodinādams viņu no miroņiem. Tas spēks, kas augšām cēla Jēzu pēc 3. dienā pēc viņa nāves, tas arī tevī darbojās. Tevī jādarbojās. Tev ir daļa pie šī spēka. Tev ir daļa tajā visā. Nepaliec tur, kur tu esi. Ej tālāk, izmanto šo laiku. Tālāk. Nepaliec vairs pie mēlēm. Prasi mēļu tulkošanu. Prasi eņģeļu mēles. Nepaliec vairs pie svētā gara kristības. Kungs Jēzu. Es gribu zināt, kas ir uguns kristība. Es gribu piedzīvot uguns kristību. Es gribu, lai tā arī mana daļa.
Ej tālāk šajā laikā, kad šī pasaule jūg prātā. Ej tālāk pa to ceļu, pa kuru gājuši, pa kuru ved tevi tie, kas ar tevi pulcējās, kas tevi tur, kas uztur tevi. Jēzus vārdā. Āmen.